Čau visiem maniem skatītājiem, kas YouTube skatās mani. Es zinu, pēdējā laikā nav bijuši nekādi video. Nezinu, kāpēc baigi neliku. Es tad mazliet apdomāju to, kāpēc es nelieku. Bet pēdējā laikā nav bijuši baigi laika. Skola, viss šitas tipa savas lietas, savu tur darīšanas, tā tālāk. Bet jā, es tad tagad domāju vairāk likt kaut ko iekšā, tāpēc, ka vasara drīz jau beigas. Jau vēl kas uz vasaras beigām. Vēl palikuši, kas tur knapī pusotras mēnesis, tipa. Tāpēc, jā. Es domāju likt kaut ko iekšā, bet es nezinu, ko jūs vēlaties. Es reāli sen nav līdzis. Es nezinu, vai jūs vispār kaut kāds daļa vēl no tiem skatītājiem vēl vispār eksistē šī kontā, vai vispār skatās, ja raksta kaut ko, ka tam līdzīgi, jo es baigi nebiju pievērst laiku pēdējā laikā. Es kaut kādus šortus esmu līdzis, kaut kādus tādus minimālus. Bet, ja jums ir vēlme, uzrakstiet komentāros, ko jūs gribētu, lai es uzfilmētu, tas ir viens. Ja jūs gribat, redzēt, lai es turpinātu hobiju, filmēt YouTube kanālu kaut ko. Možda, ka filmēšu tuvākajā laikā kaut ko saistītu par makšķerēšanu, možda par tumbām. Es pasūtīju vienu paspridzinātāju, tāpēc varēšu kaut ko uzfilmēt. Es atrodos uz skolas tāciņkrašu parunāt. Gribēju parunāt ar jums, mazliet tā, plus mīnus vairāk. Man pa šitiem pāris mēnešiem, cik tur 10 mēnešiem, možda vairāk, es biju sākējis meitene. Es nezinu, kaut kāda daļa možda, ka zinu no tie, kas ir tuvāk man te, kuri pazīst mani. Un es biju sākējis ar meiteni. Man patīk, ka viņai patīk, ko es un balbumā. Un nesen pirms mēnesi kaut kur mēs izšķierāmies. Tāpēc, ka viņai savas problēmas, un viņa negribēja vairs mani, nemīlēja un tā tā. Un man tālāks dēļ tā arī, kad es biju kopā attiecībās, man arī baigi nebija laika tur rakstīt, ka tam līdzīgi. Tas pats, kas dēļ skolas, skolā tur jāmācās, kas tur, ko tur sestdienās, svētdienās. Es varēju taisīt video, bet slinkums bija, reāls slinkums. Tāpēc es plānoju taisīt vismaz reiz mēnesī, kad 3 video, var pat vairāk, atšķirībā kādu skatījumu, cik daudz laiku un pārējais viss. Ja sāksies atkal mans YouTube kanāls uz augšu visu laiku iet, tad ar katru reizi un vairāk būs skatītāji. Bet jā, es varu uzfilmēt pa faktam, no sporta veidiem. Futbolu, basketbolu, volejbolu. Volejbolā man vajag vēl viens, mēs esam 3, vēl viens cilvēks, es ar viņiem varu sarunāt, ja uzfilmēt, kā spēlējam. Un jā, es tad, kā varu pateikt, taisu TikTok un tur noteikti ar kāds skatās viņu, es nezinu, tur nav paši labākie video, bet tas ir vienkārši tā, lai man mazliet aprit kaut kas vēl, ne tikai tas. Drīz man būs 18, pēc, pusotru mēnesi un vēl plus nedēļu, maksimum. Tad man būs 18, tad sāksies ķipa jautrība, kā citi saka, ķipa buhāšana tā tālāk. Bet man tāks tādā dienā es uztaisīšu reāli video, ka man paliek 18. Var jau vienkārši ķipa papļāpāt. Vai arī Instagramā uztaisīšu laivu. Bet jā, skatieties. Es nezinu, man tālāks ieaugšu apakšā aprakstu, ķipa TikTok, Instagram, ko es varēšu. Es noteikti netaisīšu video ar montāžu. Vienīgais es varu noņemt, es neprotu tik labi editot visu šito. Es možda noņemšu video tā kā pa daļām salikšu. Jo es neesmu baigi tur ritīgais speciālists. Es vispār, pa faktam es tikai protu taisīt un runāt, un šo te visu murgu. Es neprotu tā kā vienkārši ņemt un tur editot un tā tālāk.
Labi, es aizgāju no priekuļiem, ķipā, es nezinu, es stāstīju vai nestāstīju, bet es aizgāju no priekuļiem, tāpēc, ka, sūdīgi bija atzīmes 11. klasē. Sūdīgs atzīmes vienkārši. Odi man uzbruka vairāk nekā, tas bija, bļeļ. Es par upiem vārdiem, bet dunduru uzbruku. Es vienkārši tā čiliņā. Saigāju, vajadzēja biksu uzvilkt. Labi. Es vienkārši dažreiz jūku prātā. Pie vienu mēnesi vispār tur neko negribēju, neēst neko. Tagad saņēmos vairāk jau strādāju. Nopirku jaunas austiņas GBL. Palielīšos čučus zingā, ķipa, pazies krūtais, ķipa. Mikrofoniņš joprojām tas vecais. Stāv, jā. Nopirku jaunu tumbu. Pa 100 eiro tur dopingu veļķenēja televītī. Savu tumbu apgriedoju, noteikti jūs redzējāt to video. Un mazliet savu tur televīziju. Bet es saku, ja jūs gribat apskatu man viss, kas man ir ap man pašam, tas moška aizies vairāk kā stundu 2. Bet es tad saukšu cilvēku, ar kuru es varētu filmēt, kurš man filmēs un es rādīšu. Tāpēc jā. Es, piemēram, parādīšu visu makšķerēšanas lietas, ķipa tumbas, parādīšu, kā viņas skan, ķipa parādīšu apzorčiku, visu šito. Tāpēc, ja jums ir vēlme, vai arī jūs gribat uztaisīt tā, kad vairākas daļas, ķipa, lai jums būtu interesantāk, ne jau visu uzreizi, rakstiet komentos. Tāpēc, kā es varēšu saprast, ko jūs vēlaties, ja man neuzrakstīs. Es varu taisīt video, bet moški jums nepatīk. Tāpēc jūs nākat man palīgi un rakstiet. Būs jāizlaiž moški šo sestdienu matus pa garu. Jau. Tāpēc, tie dunduri, odi. Tālāk runātu par visu šito YouTube, kāpēc es reāli, neliku. Tāpēc, pa faktam man reāli nebija ko likt. Tagad es varētu saraut materiālus pa visu, kādus 5-6 video minimums materiālus savākt. Man ir reāli jaunas makšķeras, man jaunas zivtiņas būs. Es varēšu aiziet uz karjerām uz svētku, es varēšu tagad, man licenci nopirkta uz veselu gadu. Es domāju, mošku uz Austriju aizlaiz nopirkt tur ķipa uz diennakti un reāli uzfilmēt video, kā es visu nakti, līdz rītam sēžu tur ķipa. Teltī kaut te guļu un tur sēžu ķipa uz pudiņu, tam līdzīgi. Kas vēl? Es varu paņemt tagad reāli, es strādāju labi. Bija plāns datoru nopirkt, bet sapratu, ka nepaspēšu neko tādu, tāpēc, ka nepietiek laika, ķipa naudas un tā tālāk. Strādāju tāpēc Krogzemē. Upens ravēju. Jā. Ir tā kā ir, ķipa, ar manīm. Tagad es pagaidām esmu vientuļies vilks, neviens vairs cilvēks, tas, kas agrāk filmējas manā YouTube kanālā, nav bijis vairs sen, ķipa, kādā video, pēdējā video ir tāda. Es te domāju uztaisīt reāli apzorčiku pa visu manu istabu, kas manā istabā atrodas un, ķipa, kas pa mantām un tā tālāk, vienkārši uzfilmēt, kas atrodas, ķipa. Tāpēc reāli es jums lūdzu, rakstiet komentus, vai jūs gribat vai nē, un tad runāsim tālāk. Par to visu, to un sarunāsim, kas kā. Es mācos tēd aiz Gulbenes, Aduliena, Seķu pamatskolu, Seķu internātu pamatskolu, kā viņi iesauc. Bet pa faktam tur nav tik sodīgi, kā jūs domājat. Piemēram, ja jūs dzirdat to Seķu internātu pamatskolu, viņi izklausās debīliem. Bet tur pa faktam no 1. līdz 9. klasē, un tad ir 3 profesijas. Man nebūs 12. klases izglītība, bet man būs 3 uzreiz profesija. Es aizgāju pa būvstrādnieku, tagad man padodas, es reāli ar diplomu izbraucu mājās par to, ka es labākais savā klasēm ķiva. Es esmu šos tēm skolas prezidents. Tas ir vienkārši pašpārvaldes skolas prezidents. Es tā kā varu pateikt, esmu direktora labā roka, pa faktam vienkārši skolā organizēju pasākums un visu šito. Un tagad vienkārši es plānoju uztaisīt sev
kanālu normālāku, runāt, visu darīt un dzīvot laimīgs. Es tagad jūtos, ja godīgi labi, tāpēc es varu atsākt YouTube kanālu uz perfekto līniju un sākt vairākus video likt. Sākot ar šodienu, kad viņš ieilgs būs, es nezinu pats pa sevi, bet šodien es noteikti ieilgšu. Tagad ir 16. nemaldos, 16. Un es šodien ieilgšu to video, lai jūs zināt. Tāpēc, jā, rakstiet komentus šitos, tā lai būtu interesantāk. Lai man būtu ar ko palasīt, kaut ko interesantu uzrakstiet. Gribēsiet uztaisīt, es varu uztaisīt video, uzdot jautājumus. Tas ir viens, ko es varu pateikt. Otrs video, es varu uztaisīt, kā es rādu savas mantas visas, kas man parādījās, kas tagad ir, kas bija un tā tālāk. Pa daļām, piemēram, kaut kādu noteiktu daļu. Piemēram, tumbām, visas tumbas, kas man ir, visas maģis, visu, ķipa. Un tad pēc tam, piemēram, makšķerēšanas lietas, kas parādījās, kas bijis. Un tad moška pārējās lietas, kas man tā kā vispārīgi tur datori, visi šitie, ķipa. Tāpēc, jā. Ir vēlme, rakstiet 1, 2, 3, varbūt vispār uzrakstiet pašu, ko jūs varētu ieteikt. Uzdodiet jautājumus, piemēram, es uztaisīšu kaut kādu, piemēram, vai vietni, nevietni, piemēram, TikTokā vai tam līdzīgi. Jebkurā gadījumā uzdodiet, piemēram, jautājumus, es tā kā uztaisīšu, uzdodiet jautājumus, ķipa, atbildēšu savā YouTube kanālu un ielikšu, ķipa, hashtag, ķipa, dzintars.latviņkarš. Jā. Ko es saku? Ar jums bija dzintars, ceru, ka jums vismaz kaut kāda saprašana, kāpēc es pazudu, tam līdzīgi kaut kāda ir, bet ja jūs gribēsiet zināt vairāk, arī dodiet ziņu un paskaidrošu mazliet skaidrāk. Ar jums bija dzintars. Es nezinu, var ko teikt, es esmu aizmirst šito visu, kā. Pēc jā. Turat buru, nedariet sev pāri, dzīvojiet laimīgi un skatieties manu YouTube kanālu. Lejā tur ir subscribe button, ķipa, piesakojiet, lieciet laikus. Es nespiežu, bet lieciet tā, lai man būtu jauki un jums būtu kontents, ko paņert.